2000. gada janvāris Rojas basketbola līdzjutējiem atmiņā paliks ar savas komandas varno cīņu un uzvaru pār Bročiem. Un jā, arī ar Sandu Valteru. Mēs šo uzvaru vēlam Rojas līdzjutējiem. Beidzot atvesaļojies Sands Valters, bet Roju pametis kluba veterāns Kaspars Krastiņš. Rojas basketbola mīļiem nebija lemts redzēt Valda Valtera došanos laukumā. Toties līdzās Ņūbarnam, Broču uzticību jau otro spēli centās iekarot Demetrijus Spols un prieka vēsts mājniekiem. Ierindā atkal ir Dainis Oberšats un Andris Umbraško. Laukuma saimnieki, kā allaž, sāka vareni un pirmo ceturtdaļu uzvarēja ar 21-15. Toties atšķirībā no 8. oktobra spēles, kad jau otrajā ceturtdaļā brocēni viņus nokautēja, šoreiz notika pretējais. Trenera un fanu inspirēti laukuma saimnieki ar 100% pašaizliedzību darbojās aizsardzībā. Kā rezultātā Ņūbarns un Pauls tika neutralizēti gan cīņā par bumbām, gan uzbrukot grozam. Pirmo triecienu otrās ceturtdaļas sākumā Broči saņēma no tālās distances, bet 3 minūtes pirms lielā pārtraukuma sekoja otrais, kura laikā pat ar noteikumu pārkāpumu nebija apturams ne Pūce, ne Suraks. Pēc Lasmaņa uzbrukuma laukuma saimnieku pārsvars sasniedza +16, un pretinieku sejās nemiņas no iepriekšējās pārliecības. Tomēr pārtraukums Bročus vismaz uz mirkli bija sapurinājis. Pakaļzīšanos uzsāka Juris Umbraško. Vispirms viņš eleganti piespēlēja Kristapam Valteram, bet turpinājumā ar Sandanku caurgājienos un no pustālās distances guva 8 punktus pēc kārtas. Pēc pauzu metiena vairs tikai -2, un šajā iespējams vissvarīgākajā brīdī roka nenotrīcēja Pūcem. Pēc trešās ceturtdaļas mājnieki bija priekšā ar +5 un skaidrs, ka īstā cīņa vēl tikai priekšā. Pēdējās ceturtdaļas ievadā ar talantiem apmainījās Dainis Oberšats un Sands Valters. Kā vajadzētu spēlēt, saviem partneriem kārtējo reizi norādīja šī vakara labākais Broču spēlētājs Juris Umbraško. +4 un saspringums sasniedz kulmināciju. Par nelaimi viesiem pie rezultāta -5, 30 sekundes pirms spēles beigām nokaitētu atmosfēru neiztur brāļi Valteri. Kristaps nespēja tvert mazliet negaidīt Sandu piespēli, pēdējais ar to nespēja savienoties un lūdzu! Reklāmas stenda caursidiens pēc labākajiem austrumu cīņas paraugiem. 6-0, 6-0, 6-0. Tādas atzīmes liek daisasdošanā, bet basketbolā to novērtē ar tehnisko piezīmi. Laukuma saimnieki augstasinīgi realizē visus soda metienus, turpretīm Broču izmisīgie tālmetieni ir neprecīzi. Pēdējā minūte, kas šita ilgstam mūžību, beidzot ir galā. Sensācija! Pirmā ešalona pastarīšu uzvara vicelīderus Latvijas čempions un pats svarīgākais – pirmo reizi ar paceltām rokām gavilē savu uzticīgo līdzjutēju priekšā. Es tikai viņam pateicu priekšā, kā vajadzētu spēlēt, un viņš šoreiz arī paklausīja man. Un lūk vēlreiz spēles spilgtākās epizodes. Laukuma saimnieki cīnās par katru laukuma centimetru. Sands Valters saniknojas uz savu brāli Kristapu un caursit reklāmas stendu. Ar triumfā paceltām rokām pirmo reizi sezonā savu skatītāju priekšā gavilē Roja.